uz Jā, serotonīnu un noradrenalīnu. Jā, paldies. Paldies diviem cilvēkiem, kas ierunājās. Tad tiešām online ir tā, ka ir grūti saprast, kurš varbūt sāk runāt, un ja reizē, tad reizē tā sanāk. Tieši tā ietekmē noradrenalīnerģisko transmisiju, noradrenalīnu koncentrāciju, un ietekmē vēl vienu neirotransmiteru, kurš ir serotonīnu. Ja? Tātad šīs divas ir būtiskākās lietas, būtiskākie transmiteri, kas izraisa terapeitisko efektu, bet kuras sistēmas dod blakus efektus, ar ko vēl saistās šie tricikliskie antidepresanti? Var uz histamīnerģisko iedarboties. Jā, tieši tā, histamīns 1. Muskarīnam arī bija un alfa adrenoreceptora blokāda. Atcerieties par histamīnu 1. Tātad, ja mēs histamīnu receptorus pirmo subtipu bloķējam, ko mēs panākam, kas būs tas efekts uz centrālo nervu sistēmu? Tur jau būs arī sedācija. Jā, cilvēks paliek sedatīvs, jo histamīns mums ir aktivizējošs tāds nomoda neirotransmiters, viņš mūs aktivizē. Un ja mēs bloķējam centrālā nervu sistēmā tā darbību, tad panākam, kas līkstam miegā, paliekam miegaini. Un runājot par muskarīnetisko, kādi tur varētu būt šie blakus efekti? Sausa mute. Jā, holīnetiskie visi tie, kas atceroties holīnetisko sistēmu, tagad jūs redzat, ja jūs kaut kur jūtat, ka jums ir jāatkārto, jūs droši aiziet uz iepriekšējām tēmām, prezentācijām un paskatieties, kādi efekti ir jau uz šiem receptoriem darbojās, kas notiek darbojās uz holīnetisko sistēmu, kas tur izpaudīsies, tātad, kas ir paša holīna, acetilholīna efekti, un kas būs tad, ja tur bloķēs šos receptorus, šo holīna darbību, acetilholīna darbību, kas tad atkal izpaudīsies. Labi, tad nākamais, kas mums ir nākamā grupa pie antidepresantiem, ļoti plaši izmantota grupa, ir selektīvie serotonīna atpakaļ saistīšanās inhibitori. Un te es esmu uzrakstījis latviski, bet atcerieties arī šo anglisko, ja, SSRI, ja, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Bet, te mēs arī latviski tā varam teikt, pamainot vienu burtu, un šeit ir vairākas aktīvās vielas, kas diezgan plaši tiek izmantotas, gan fluoksetīns, varbūt kaut kur pat ir dzirdēts, fluloksamīns, setralīns, citoloprāms diezgan plaši tiek izmantots, tāpat arī kā eksitoloprāms un paroksetīns. Tās visas aktīvās vielas, nav visas, bet šīs aktīvās vielas tiek salīdzinoši plaši izmantotas. Un tad, atkal domājiet par to savu veidu, kā jūs viņas sadaliet un mēģiniet labāk atcerēties. Te ir fluoksetīns un paroksetīns ir kaut kur līdzīgi. Šīs izskaņas tad atkal ir citoloprāms un escitoloprāms, kas ir gandrīz identiski. Atrodiet to savu veidu, kā jūs varat to iemācīties. Un arī atkarībā no tā, uz kādiem receptoriem vēl darbojās, kas vēl notiek, cik spēcīgi, varbūt nedaudz atšķirīga šī iedarbība. Teiksim, kādam tas var būt izteikti nomierinoša, dot šo miegainību, kādi var būt fluoksetīns vairāk aktivējoši. Līdz ar to var pastiprināt trauksmi un miega traucējumus. Tad atkal tādam cilvēkam, kas ir jau pats pa sevīm trauksmains un tas garstāvoklis ir ļoti nestabils, tiem attiecīgi nevar aktivizējošus. Ja ir ļoti cilvēks ieslīdis tādā apātijā, varbūt tur atkal tieši der šī aktivizējošās aktīvās antidepresantu aktīvās vielas. Tā ir, un tad ir vēl tādi, kas ir gan samērā tādi mēreni aktivizējoši un nomierni, tāds tā kā balans starp aktīvām vielām. Mēs redzam, ka arī gan ģimenes ārsti
protams, var nozīmēt antidepresantus, gan, ja ir daudz šie gadījumi spēcīgāki, tad tur noteikti būs psihiatri un stacionārā arī ir šīs nodaļas, kur ir tieši šie pacienti, kuriem ir ļoti izteikta un smaga depresija. Tad tur atkal būs psihiatru darbs piemērot un atrast visu atbilstošāko aktīvo vielu, uz ko konkrētais cilvēks atsaucās, reaģē. Kādas tad blakus parādības šai grupai diezgan izteikts ir uz gastrointestālo traktu, tātad arī serotonīns mēs zinām, kad gastrointestālajā traktā diezgan klātesošs nelabums, diarēja, varbūt trauksmainība, varbūt miega traucējumi, varbūt seksuālā disfunkcija. Kādam vairāk no aktīvām vielām izpausties, bet tas bieži arī mazinās. Tātad par selektīviem serotonīna reuptake inhibitoriem, kas ir tāds svarīgāks, kad šai gadījumā salīdzinot tos ar tricikliskiem antidepresantiem un monomīna oksidāzes inhibitoriem, jeb MAO inhibitoriem, tas pārdozēšanas risks šeit ir mazāks. Un līdz ar to tā gan akūtā toksicitāte ir mazāka, gan kardiotoksicitāte, un tā ir diezgan tāda svarīga lieta, protams, lietojot tos ambulatori ilgstoši, kur pacients nav ikdienas nepārtrauktā uzraudzībā pie ārsta. Tie ir arī mazāk sedatīvi atkarībā, protams, kā kura viela, bet tomēr tas, jā, tā ir. Un arī mazāk ir šī iedarbība uz holīdentisko sistēmu nekā tricikliskajiem antidepresantiem. Miedarbības faktiski nav pārtiku, bet līdzīgi kā tricikliskos antidepresantus nevar lietot ar monomīna oksidāzes inhibitoriem, jo tad vēl vairāk serotonīna līmenis pieaug, tā koncentrācija pieaug, un līdz ar to var būt šī serotonīna reakcija, tātad, ko viņus serotonīna sindroms, kas var novest arī pie hipertermijas, muskuļu stīvums, ietekmi uz miokardu, diezgan tādas jau nopietnas lietas. Pielieto arī pie citām indikācijām, gan kur trauksme, gan kur obsesīva kompulsīva traucējumi. Bērniem ir piebildes, kad bērniem pusauģiem ir ar uzmanību, kā jebkuras vielas, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu. Ir bijusi arī tāda piebilde, kad var pieaugt pašnāvības domas, bet tas ir jāskatās, tas neatiecās pilnīgi atkarību uz visām šīm vielām aktīvām. Un tad nākamais bloks ir tās aktīvās vielas, kas ietekmē, teiksim, šai gadījumā jau selektīvi gan serotonīna un norepinefrīna, tātad atpakaļsaites inhibitori. Un šeit mēs ieliekam tādas aktīvās vielas kā elafaksīnu un tuloksetīnu, tātad abas divas, kas darbojās ļoti izteikti gan uz serotonīnu un norepinefrīnu, atpakaļsaistīšanos to inhibējot. Šeit tie ir izmantojami gan, teiksim, venlafaksīns pie tādas rezistentas depresijas, atkal duloksetīns, ja ir somatizēta depresija ar kroniskām sāpēm. Kā katrai aktīvai vielai var atrast to pielietojumu. Un šeit būs venlafaksīnam būs vairāk ramošanas traucējumi, un arī ietekme uz asinsspiedienu, uz hipertensiju. Šeit savukārt otram duloksetīnam būs mazāk ietekme uz asinsspiedienu un tā izmaiņām, un arī retāk būs seksuālā disfunkcija. Tā kā katrai aktīvai vielai ir tāds nedaudz sava nianse. Blakus parādības ļoti līdzīgas gastrointestālā trakta traucējumi, varbūt arī neliela tahikardija, kaut kur galvas sāpes, varbūt arī miega traucējumi. Tā kā tas ir līdzīgs kā selektīviem serotonīna reuptake inhibitoriem. Tad nākamais no aktīvām vielām
mēs redzam, ka viena aktīvā viela, kas darbojās tātad izteikti uz nornalīnu, tātad selektīvs atpakaļsaites inhibitors, uz viens neirotransmiters, un tas būs reboxetīns, kuram efekts ir izteikti aktivizējošs. Tas būs pacientiem, kas ir apātiski, ar apātisku depresiju, ar anhedoniju, tātad ļoti tādiem lēniem apātiskiem pacientiem šādas depresijas gadījumā. Un kā jau darbojoties izteikti un selektīvi uz adrenerisko sistēmu, arī blakus parādības būs kaut kur pa devu. Ja deva ir pa stipru, sāks izpausties tātad tahikardija, ortostatiskā hipotensija, galvas sāpes var būt, vēl arī sausa mute var būt, kas ir vēl viena blakus parādība, kas te nāk klāt šai aktīvai vielai. Un var kombinēt arī ar citiem medikamentiem un neietekmē dzimuma sistēmu, tātad neizsauc seksuālo disfunkciju. Un tad ir viena aktīvā viela, kas ir selektīvs nornalīna un dopamīna apakaļsaites inhibitors bupropions, kas ir arī aktivizējošs. Šeit ir klāta gan nornalīns, gan dopamīns. Un arī var redzēt, tātad te ir šie lēnākie pacienti ar kognitīvo gausumu, ar miegainību. Tātad, ja vajag šo aktivizējošo efektu, tad šīs ir tās aktīvās vielas. Un blakus parādības ir kaut kāda nianse arī ir klāt, jo darbojās arī dopamīnerģiskā sistēma. Un šeit var arī dabūt bezmiegu, jo divi ļoti aktivizējoši neirotransmiteri, adrenerģiskā sistēma, nornalīns un arī dopamīns, kas ir aktivizējošs, tāds nomodu aktivitāti veicinošs neirotransmiters, kas var dot arī vēl citus simptomus un blakus parādības izpausmes. Tad, šis arī ietekmē svaru, varbūt svara samazināšanās šai aktīvai vielai. Nu, redzējām, ka mēs varam paskatīties, ir aktīvās vielas, kas darbojās ne tikai selektīvi uz serotonīnu, kā selektīvi serotonīna reuptake inhibitori, bet ir arī tādas aktīvās vielas, kas darbojās uz noradrenalīnu izteikti, un arī gan uz noradrenalīnu un uz dopamīnu. Ir iespējams arī šādas kombinācijas, kuras mēs varam pielikt pie tās sadaļas dažādas citas aktīvās vielas. Nebūs tricikliski antidepresanti, nebūs selektīvie serotonīna reuptake inhibitori, bet būs vēl šie citi dažādie. Tad vēl viena grupa, ko vēlos pieminēt, bet tās pielietojums ir krietni minimāls, ir monamīna oksidāzes inhibitori, un tātad tiem piemīt stipra psihostimulējoša iedarbība. Tie saistās un inhibē šo enzīmu, tātad monamīna oksidāzes aktivitāti, un līdz ar to, ja mēs inhibējam šī enzīma aktivitāti, netiek noārdīts noradrenalīns un serotonīns. Un ja tas netiek noārdīts, ja tas netiek metabolizēts, tātad tas uzkrājās. Arī caur šādu veidu var panākt to, ka serotonīna, noradrenalīna koncentrācija sinapsē ir krietni lielāka. Tā kā tas ir vairāk aktivējošs, tad to izmanto tādu apātisku depresiju ārstēšanai. Visiem antidepresantiem jāpatur prātā, ka efektivitāte parādās palēnām, sākot nedēļu, tas ir diezgan pat ātrs laiks, kā nu kurai aktīvai vielai un grupai, bet principā tās ir 2 līdz pat 4 nedēļas, kad parādās pilns terapeitiskais efekts. Var nozīmēt arī ar citu medikamentiem kopā, ja ir nepieciešams, tad benzodiazepīnus var pielikt, jo tie darbojās uz GABAerģisko sistēmu, bet nevar likt ar tricikliskiem antidepresantiem vai selektīviem serotonīna reuptake inhibitoriem, jo visas 3 grupas izdalīs noradrenalīnu un serotonīnu pastiprināti. Tātad no aktīvām vielām iekļauju šeit tikai vienu, te varētu likt vairākas, bet atstāju vienu, tātad moklobemīts,
kas ir atgriezeniskas darbības. Šeit arī nav šis siera efekts ar tādu izpausmi kā citiem monamīnu oksidāzi inhibitoriem. Šis serotonīnu lielās koncentrācijas pieaugums organismā. Bet blakus efekti arī var būt, un tie ir tādi kā sausa mute, svīšana, trauksme, miega traucējumi, jo ļoti aktivizējoši. Un šī grupas aktīvās vielas arī pazemina asinsspiedienu, ietekmē arī to. Un, ja ir stenokardija, tad var samazināt arī šīs sāpes, var tādu vēl papildus efektu dot. Par tādu vēl atsevišķām lietām, kas ir jāpiemina pie monamīnu oksidāzes inhibitoriem, ka tie nomāca aknu enzīmu aktivitāti un var diezgan toksiski ietekmēt aknu funkciju līdz tādiem smagiem stāvokļiem. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc šī lietošana nav ļoti plaša. Tātad, ja parādās daudz problēmas jau ar citiem orgāniem, nevis tieši, kur mēs gribam šo terapeitisko labo efektu, bet ja parādās tāda ļoti slikta blakus efekti, tas sāk ierobežot lietošanu. Un, ja vēl turklāt ir nācis alkohols, tad tā ietekme uz aknām ir vēl trakāka bijusi, tāpēc arī tas ir ļoti riskanti. Tad var būt hipertoniskā krīze, arī siera efekts, lietojot kopā ar tiramīnu bagātiem pārtikas produktiem, kur ir sieras kūpinājumi, un šokolādes, un sarkanais vīns, un augļi un tam līdzīgi. Ja pārdozē, ja deva ir pa lielu, ļoti izteikta ortostatiskā hipotensija, ka cilvēks var vienkārši pieceļoties jau nokrist uz zemes, un, kā minēju, ka nevar lietot ar cita veida antidepresantiem, kas ietekmēs serotonīnu, noradrenalīnu koncentrāciju un tās pieaugumu. Tātad tas uzreiz veidos šo serotonīnu sindromu. Jā, tāpēc arī tā lietošana ir jau krietni ierobežotāka šai grupai, bet mēs viņu pieminām, jo kaut kur klasiski viņu vēl var izmantot. Tāda grupa ir jāzina, ka tāda ir, un kādreiz tā tika arī ļoti plaši izmantota. Šeit jūs varat redzēt uz vienas slaida, tātad antidepresantu iedarbības vietas uz nervu terminālē un presinaptiskais neirons. Tātad, kā notiek, kur iedarbojās tātad šīs MAO inhibitori, tātad tricikliskie antidepresanti, aktīvās vielas, dažas šeit arī minētas, imipramīns, amitriptilīns un citas, kur ir noradrenalīna reuptake inhibitori, šī noradrenalīnerģiskā nervu gals, šis transporta proteīns, un šeit ir attiecīgi serotonīnerģiskā nervu šūnas, nervu tātad gals. Jā, man liekas, tīri no darbības mehānisma te nav nekas sarežģīts šai grupai, ja tik vien, ja mēs uztveram un ieliekam atmiņā, ka te ir ļoti liela nozīme serotonīnerģiskai sistēmai un adrenerģiskai sistēmai un konkrēti serotonīnam un noradrenalīnam, palielinot to koncentrāciju, lai mazinātu šos apātiskos depresijas simptomātiku un tam līdzīgi. Un tad vēl iziet cauri aktīvām vielām, paskatīties tātad, kur vēl var būt šī saistība pie kādiem vēl receptoriem un ko tad tas vēl var dot no blakus parādībām. Šeit par selektivitāti ļoti nedaudz redzam, ka monamīna atpakaļ saistīšanās inhibitoru selektivitāte var būt atšķirīga, protams, gan attiecībā pret serotonīnu, gan attiecībā pret noradrenalīnu. Un te var redzēt tie, kas ir visselektīvākie saistībā uz noradrenalīnu, kuras aktīvās vielas, ne visas es jums arī šeit pieminēju, bet tās, kuras ir pieminētas lekcijā, tās tad jūs varat arī viņas iegāmēt. Un attiecīgi tās, kas ir gan uz vienu, gan uz otru, nav izteikti selektīvas uz kaut kādu
vienu no tām. Tā kā tas ir par selektivitāti uz neirotransmiteriem, kā viņa palielinās un izmainās attiecībā pret serotonīnu un normalīnu vienā tabulā. Un tad vēl kas ir pie antidepresantiem, var izmantot tātad gan monomīnu receptoru antagonistus, kā piemēram mirtazepīnu un trazodonu, kas ietekmē arī tātad šo receptoru darbību. Tad nākamais, kas ir pavisam atšķirīga grupa, ir melatonīns, ētiskā sistēma. Par to mēs vēl runāsim pie miega. Būs atsevišķa pavisam nodarbība, ļoti interesanta. Bet šeit gribu pieminēt vienu aktīvo vielu, kas ir agomelatīns. Darbojās uz melatonīna 1 un 2 receptoriem kā agonists. Tātad melatonīns, mēs zinām, tas mums ir miega hormons. Un tad, ja mēs gribam, lai ir ietekme uz labāku miegu, tad mēs varam ietekmēt šos melatonīnu. Un tad uz serotonīnu, bet tieši otrā subtipa C darbojās. Kas ir būtisks tīri šim antidepresantam, kad tas ir vairāk piemērots šīs sezonālās depresijas ārstēšanai, kad normalizē pacientiem šos cirkādiskos ritmus, normalizē miegu un var izmantot, tieši vairāk, tad, kad ir šī ziemas sezona, ziemas agrs pavasaris, blakus parādības, varbūt tāds kā reibonis, nelabums, galvas sāpes, un daudz mazāk ietekmē seksuālo disfunkciju, varbūt kā iepriekš minētās aktīvās vielas. Tad vēl viena jauna, teiksim, aktīvā viela antidepresantu terapijas lauciņā ir mazas devas ketamīns, mazās devās, un tur ir dažādi šie izomēri. Un ketamīnu var lietot intravenos, kas, protams, ir sarežģīti un to nevar tā ambulatori izdarīt, bet ir arī intranazālas formas. Un ketamīns ir nekonkurējošs NMDA kanālu blokators, ko lielākās devās izmanto anestēzijā. Bet tad pirms kaut kādiem gadiem 15 atklājumi parādīja, ka diezgan labi ietekmē arī depresijas stāvokļus. Un to izmanto tad, ja ir ļoti tāda rezistenta depresija, nelīdz nekas īsti cits, tad ketamīns ir tāda nākamā opcija, ko izmantot. Tās izmaksas nazālā, intranazālā formā ir samērā augstas. Man liekas, tie ir vai 200 eiro. Es tagad varu kļūdīties, bet tās ir augstas par mēneša pat laikā, teiksim. Un tāpēc tas ierobežo lietošanu, bet arī nav vajadzīgs, jo ketamīns tomēr var kļūt arī par tādu kā atkarības vielu un izraisīt halucinācijas, ja to sāk ļaundabīgi lietot. Un tāpēc tas ir tāds, ārstu uzraudzībā un tikai tiem pacientiem, kuriem ir rezistenta depresija un nedara nekas cits no augstāk minētajiem. Tātad antidepresanta efektivitāte un lietošana, kas ir svarīgi, kad terapeitiskais efekts parādās palēnām, tas jāpatur prātā, un ja pacients ir ļoti trauksmains, tad var lietot, un noteikti to arī dara. Sākumā pat vēl var likt klāt benzodiazepīnus, jeb trauksmi mazinošus līdzekļus, un līdz ar to tos var lietot pirmās 2 nedēļas kopā ar antidepresantiem, un tāda benzodiazepīnus pakāpeniski noņem nost un paliek tikai antidepresanti, jo no benzodiazepīniem pierotu, tās var veidot atkarību, bet no antidepresantiem nepierotu. Tā ir tā atšķirība. Sāka mazāko devu, pakāpeniski paaugstina, lai nedabūtu šo ortostatisko hipotensiju, kas diezgan bieži dažādām aktīvām vielām arī ir kā blakus efekts. Tad ir dažādas rekomendācijas, kā iesākt, tad tie līmeņi ārstēšanai. Tas tikai zināšanai, tas jums no galvas nav jāzina, nebūs, kad
dažādiem tātad pacientiem un dažādām izpausmēm var piemeklēt šīs aktīvās vielas. Un tur vēl ņemot vērā arī viņu blakus saslimšanas, viņu dzīves, kā teikt, darba ritmu, ikdienas ritmu, nu, te ir dažas no šīm rekomendācijām minētas. Runājot par grūtniecības periodu, tad cik vien iespējams iesaka izvairīties no medikamentu lietošanas grūtniecības periodā, bet ja nu tāda vajadzība tiešām rodās un absolūti bez tā nevar iztikt, tad fluoksetīns pieder pie B kategorijas aktīvām vielām un nerada teratogēnus riskus. Bet mēs redzam, ka, teiksim, amitriptalīns un imipramīns, MAO inhibitori, ja viņas lietos pēdējā trimestrī īpaši, te var rasties jaundzimušajiem elpošanas traucējumi, tahikardija, nu daudz blakus parādības uz augli var būt. Antidepresanti arī nokļūst mātes pienā un kopumā no tās lietošanas būtu jāizvairās, jāmēģina pielietot dažādu citu terapiju, kas būtu vajadzīga, vai tā ir gaismas terapija, vai tā ir skaņas terapija, mūzikas terapija, kas jebkuram arī noder, teiksim, kaut ko dziedāt, klausīties mūziku, bet arī dziedāt līdzi. Bet, jā, kā minēju, vajadzības gadījumā fluoksetīns ir izvēle. Tad par depresijas simptomātiku izraisošiem medikamentiem, kas ir pavisam otrs stāsts, ja, kad ir arī medikamenti, kas var savā ziņā veicināt tādus depresīvu simptomātiku. Un mēs redzam, ka te būs no beta blokatoriem, ko izmanto asinsspiediena mazināšanā un pie aritmijām ir propranolols, viens no tiem, un arī sirds glikozīdi. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, tas būs tad, ja tas būs lielas devas un ilgstoši. Protams, no vienas reizes tur nekas traks nebūs. Tāpat opiāti, lietojot jau ilgstoši kā atkarības vielas, tas efekts jau kļūst pretējs. Tātad tur var šī depresijas simptomātika rasties. Kā atsevišķi neiroleptiķi, ne visi, bet vecākās paaudzes neiroleptiķi, ko lieto pie šizofrēnijas, arī var izraisīt šādu simptomātiku. Sedatīvie līdzekļi, ja tos lieto ilgstoši, tas aiziet kā atkarības vielas jau benzodiazepīniem. Tā kā ir atsevišķas grupas, kas var tā kā radīt šo simptomātiku un labi to paturēt prātā. Daļai no šīm vielām nav risks, ja to izmanto akūti un nav ilgstoša lietošana, kā piemēram nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, bet ja lieto ilgstoši, tad attiecīgi tas jāpatur prātā, ka tā var būt. Tā, paldies par uzmanību, bet veiksmīgs studēju process vēl turpināsies pēc pauzes. Tagad